ir gājis līdz šim, gan kāda perspektīva viņiem priekšā. Bet ir 7:27 minūtes, un iespējams vēl aktuālāka kā citus rītus. Šorīt ir laika prognoze, tāpēc dosim vārdu Tomam. Labrīt, Vidzemes pusē ir sācis snikt. Šie kadri pirms brīža uzņemti Cēsu novadā un daudzviet arī Alūksnes, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Siguldas pusē ir sācis snikt. Un dienas gaitā daudzviet Latvijas centrālajā un rietumdaļā lietus pāries sniegā, bet austrumos gaidāmas lietus, tur ieplūdīs siltāks gaiss. Šeit redzama nokrišņu karte, kā redzams visvairāk nokrišņu būs Latvijas rietumu un centrālajā daļā austrumos ar pārtraukumiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Latvijas austrumdaļā, Vidzemes austrumos un Latgalē šodien paaugstināsies līdz pat 5–8 gradiem. Tur tātad sniega kārta neveidosies Alūksnes pusē, kur vēl pagaidām sniega. Sniedziņš nokusīs, savukārt valsts centrālajā un rietumdaļā temperatūra tikai 1–3 grādus virs nulles, un gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan Vidzemes rietumos sniegs uz zemes krāsies. Autovadītājiem, īpaši tiem, kam automašīnas aprīkotas ar vasaras riepām, šodien esam īpaši uzmanīgi. Un šodien arī spēcīgs ziemeļu vējš piekrastē ap 20 metriem sekundē, stipras vēja brāzmas. Rīgā šobrīd līst, bet arī galvaspilsētā tuvākajās stundās lietus pāries slapdraņķī, temperatūra visu dienu ap +2, +3 grādiem un ziemeļu vēja brāzmas līdz 15–17 metriem sekundē. Un jaunākās prognozes tātad rāda, ka vakarā ap 9:00 sniega kārta būs izveidojusies daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos ar tumšāko krāsu Tukumu, Talsu, Ventspils novadā ir iezīmēta reģiona, kur sniegsegas biezums var sasniegt aptuveni 5 cm, citviet pārsvarā 1–3 cm, un kā redzams Rīgā sniega kārta pavisam simboliski slapja, tāda bieza īpaši neveidosies. Bet vēl nākamā nakts būs ar nelielu salu, gaisa temperatūra noslīdēs daudzviet līdz 0–1 grādam, snikšana turpināsies, tādēļ vakarā joprojām spēkā būs brīdinājums un nākamajā naktī par stipru snikšanu. Rīt no rīta arī ceļi daudzviet aplados, jo temperatūra tomēr noslīdēs mazlietiņa zem nulles, bet no trešdienas gan laiks kļūs siltāks, uzsnigušais sniegs ļoti strauji nokusīs. Ir 7 un tuliņi jau 30 minūtes. Labrīt, ir tieši 7:30 no rīta, 22. aprīlis, pirmdiena. Jā, varbūt jums ar stundienis mājās, citu pusstundas man ir. Jā, tiešām. Jā, protams, ciemos, ko tik varēšu izrādīt. Gustav Dekers darbojās, jā. Tā kā ir noteikti, atspērienu punkts jaunai pusstundai arī mums, un pēc brīža pie mums būs Air Baltica izpildirektors Martins Gauss, bet arī pusstundas turpinājumā ne tikai par lidojumiem, bet arī auto, vēlo braucieniem vai pārgājieniem, labvēlīgi vai varbūt ne tik labvēlīgi laiku. Mēs ar to brīdis arī runāsim plašāk par prognozēm. Tuvāk raidījuma izskaņai satiksme